Viss kārtībā? Jā, viss ir labi. Tad labi. Man priekš tevis kaut kas ir. Lūdzu, daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies. Vau, kas tas ir? Paskaties. Tas bija komplekts? Paldies, tēt. Pati. Bet nu tev vienlaiks doties pie miera. Labi, labi nakti. Labi nakti. Bet ko Monika tu darīja šodien? Nu, viņa atnāca izsūtāt grēkus. Labrīt! Esiet sveicināti rīta ziņās. Šonakt mūsu līdz šim mierīgo ciematiņu piemeklējuši šausminoši notikumi. Pie lielā baisā tumšā meža atrasts noslakots bieškopis, kas vainojams slepkavībā un vai ciemat iedzīvotāji ir briesmās. Par to un vēl daudz ko citu sižeta turpinājumā. Esam sastapuši galveno inspektoru Kāpostiņu kungu. Vai jūs lūdzu īsumā izklāstīt pagājušās naktas notikumu gaitu un arī attīstību? Jā, es ar prieku jūs varu informēt, ka lieta nu ir izbeigta. Vainīgais ir saņēmis savu pelnīto sodu un ciemats nu ir drošībā. Bet tagad es jums nedaudz pasāstīšu par šiem šausminošiem notikumiem, kas šeit norisinājās. Bieškops tika atrasts neilgi pēc saulēkta. Uz viņa ķermeņa tika atrasts vairākas kodu un pēdas. Pēc eksperta atzinuma šīs zobu pēdas atstājas cilvēks vilks, jeb vilkats. Tajā pašā laikā iecirknī saņēmām satrauku zvanu par to, ka maizē, ko šorīt piegādājas beķeris, atrasts Paulu kamolu. Mēs uzreiz sapratām, ka šie notikumi ir saistīti. Veicām kratīšanu, kas apstiprināja mūsu aizdomas, un pēc beķera apcietināšanas izpildījām likumā paredzēto sūdu. Liels paldies, Kāpostiņu kungs, par tiešām operatīvo izmeklēšanu. Atgriežamies studijā. Un turpinājumā laika ziņas. Es laikam iziešu. Labi, tikai neaizmirst nopirkt vienu. Cik liels briesmas mums draud? Krīsto viņai vēl ir dzīvi, un viņu uzbruks šonakt. Tad mums jābūt gataviem un jāsadalās. Ciemnieki nedrīkst nojaust, kādas briesmas vēl ir priekšā. Drīkst iziet ārā. Kur tu neies, kamēr ārā skaitļa briesmoņi? Bet ziņās teica, ka viss ir labi. To nekad nevar zināt. Tādi mežoņi pārvietojas baļos. Es nedomāju, ka beķis bija vienīgais. Kāpēc tu pēkšņi par manīm rūpējies? Tu vienmēr manis atstājis vienu pašu, tu pat aizmirst man dzimšanas dienu un vienmēr es palieku viena. Bet tā nav. Man vienkārši toreiz tā vienreiz sanāca, ka man bija jāiet projām. Kāpēc kādreiz nesanāk tā, ka tu vienkārši esi mājās? Sveiks! Tā. Bet meit, pagaidi! Nostraucies, viņam viss būs kārtībā.
Iegrabs savu brāli! Paldies, ka man izglābi, taču nav prātīgi blandīties pa mežu. Būs labāk, ja tu ies mājās. Man vēl šis tas jāizdara. Beidzot! Tu mani ceļā neredzēji? Nē, un es viņu ienīstu tikpat ļoti, cik tevi. Nu, bet meita! Viņa bija vēl tik jauna. Ak, nē, Monika! Oskar, viss būs kārtībā. Starp mums ir vēl viens vilkītis. Kā jūs to zināt? No vilku pētām mežā. Tā bija tu? Mans vienīgais bērns, kā tu to varēji? Tēt, ko tu runā? Lai šis svētais ūdens izdzinoties nešķīstos gārus. Mūsu ciemats tagad ir drošībā. Oskar, tev viss kārtībā? Piedod, lūdzu, kā es tā varēju? Bet tēt, viss ir labi. Brauksim prom no šeit un sāksim jaunu dzīvi.